Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 7. nedēļas lasījums. Otra diena. Draugi uz visiem laikiem. 300 gadus Ēnohs staigāja ar Dievu. 1. Mūzus 5:24. Ēnohs domāja par Dievu, runāja ar Dievu un rādīja Dieva mīlestību citiem. Kāds uzticams draugs. Tad kādu dienu notika kaut kas patiesi pārsteidzošs. Dievs sava drauga labā izdarīja kaut ko īpašu. Kas tas bija? Izlasīsim 1. Mūzus 5:24. Tā kā Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa pēkšņi vairs nebija, jo Dievs viņu bija ņēmis pie sevis. Iespējams, viņš ar lauku vai mazgāja traukus. Varbūt viņš, kā katru dienu, vienai lūdza, lai kur atradās Ēnohs. Tas noteikti bija brīnišķīgs pārsteigums. Tieši tā, Dievs paņēma Ēnohu uz debesīm. Ebrejiem 11:5. Iedomājieties Ēnoha sajūsmu. Tik atšķirīgs no zemes mājām bija viņa mājas debesīs. Debesīs ir mircošas zelta ielas un dziedoši eņģeļu kori. Pats labākais ir tas, ka tur dzīvo Dievs. Ēnohs varēja būt kopā ar savu labāko draugu Jēzu mūžīgi. Jēzus nevar viens sagaidīt, kad varēs aizvest uz debesīm arī jūs. Viņš ir ļoti uzticams draugs. Drīz pienāks laiks, kad kādu dienu pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļu balsī un Dieva bazūnei. Tad kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisa padebišos pretīm tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. 1. Tesaloniķiešiem 4:16-17. Cik brīnišķīga diena tā būs! Mani interesē. Kāds ir tavs mīļākais veids, kā pavadīt laiku kopā ar Jēzu? Kas ir pirmā lieta, ko tu vēlētos darīt, ieraugot Jēzu debesīs? Kā tu domā, vai Jēzus teica mūsu atmiņas panta vārdus Ēnoham, kad uzņēma viņu debesīs? Dziedāsim Mateja 25:21 kopā. Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu, ja sava kunga priekā. Mateja 25:21.
priecīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu. Iej sava kunga priekā. Mateja 25, 21. Laiks lūgšanai. Paldies, Dievs, par balto sniegu, par saules stariem, par to, ka varam būt kopā ar ģimeni un pavadīt laiku kopā ar tevi. Par to no sirds pateicos tavā vārdā. Āmen.